Kāpēc Latvijas ekonomika atpaliek? Kādu mērķi esam sev izvirzījuši tuvākajos gados? Kas jādara, lai to sasniegtu? Žurnālā Bilance kopš pagājušā gada rudens esam intervējuši dažādu biznesa nozaru asociāciju, tā skaitā arī abu valsts lielāko uzņēmēju organizāciju vadītājus. Projekta noslēdzošajā intervijā žurnāla aprīļa numurā tiekamies ar ekonomikas ministri Ilzi Indriksoni, lai gūtu atbildes uz svarīgākajām biznesa pārstāvju izceltajām problēmām, kas saistīts ar Latvijas ekonomikas konkurētspēju un kuru risināšana atrodas tieši ekonomikas ministrijas pārziņā. Lai izdotos būtiski samazināt atpalicību no Lietuvas un Igaunijas, Latvijas ekonomikas gada pieauguma temps būtu jāpalielina no ierastajiem 2 līdz 3% līdz apmēram 5% gadā. Šādu mērķi, kā īstermiņā sasniedzam, tuvāko 4 gadu periodam izvirza ekonomikas ministrija. Ideālā gadījumā šis ekonomikas kāpums notiktu tieši uz produktivitātes pieauguma rēķina. Citiem vārdiem, nevis ražot vairāk, bet ražot gudrāk un vērtīgāk, saka Ilze Indriksone. Bet kā to panākt? Vai jaunais valsts budžets tiešām sniedz pietiekami lielu atbalstu ekonomikas transformācijai, viedajai industrializācijai, izrāvienam un visiem pārējiem skaistajiem saukļiem, ar ko tā mēdz mētāties politiķi? Ekonomikas ministre uzskata, ka iespēja robežās šajā budžetā esot pozitīvi soļi, kas vismaz ļaujot turpināt dažādus iepriekš sāktos atbalsta instrumentus. Piemēram, eksportētājiem svarīgā lielo investīciju atbalsta programma tiks turpināta, lai gan ar mazāku finansējumu. Iepriekšējos 152 miljonu eiro vietā turpmāko 3 gadu periodā tai paredzēta 170 miljonu eiro. Citur gan esot arī palielinājumi. Piemēram, papildus finansējums esot piešķirts inovāciju fonda programmā, kas nodrošina saiknes starp zinātniekiem, uzņēmējiem un tautsaimniecību. Ilze Indriksone uzsver, ka Covid-19 pandēmijas laikā Latvijas ekonomikas atbalsta programmas pat esot bijušas labākas par kaimiņu valstīm. Tiesa gan, iekšzemes koprodukta dinamikā tas nekādi neatspoguļojās. Bet tajā esot pie vainas mūsu pārāk stingrie ierobežojumi, kas īpaši izpaudās tādās pandēmijas stiprāk skartajās pakalpojumu nozarēs kā turisms un viesmīlība. Ja mūsu ierobežojumi būtu bijuši līdzīgi kā Lietuvā un Igaunijā, tad Latvijas ekonomika kaimiņu valstīm pat būtu pietuvojusies, uzskata ekonomikas ministre. Nodokļu jomā Latvijā tomēr būtu vajadzīgs kāds atvieglots un vienkāršots nodokļu režīms biznesa uzsācējiem un mazajiem uzņēmējiem. Nelielam uzņēmumam galvenais ir nodrošināt sociālās iemaksas. No tiem nebūtu jāprasa lielus peļņas nodokļus. Atceļams būtu diferencētais neapliekamais minimums, kā arī nevajadzētu liekt nodokļu atvieglojums darba ņēmējiem tikai tāpēc, ka tie piepelnās arī strādājot mikrouzņēmumu nodokļu režīmā, domā Ilze Indriksone. Kopumā uzņēmējdarbības vidi varētu ievērojami uzlabot, atsakoties no visa liekā un nevajadzīgas birokrātijas. Kā piemēru ministre min būvju kadastrālās uzmērīšanas procesus, no kuriem daļā gadījumu varētu vispār atteikties. Savukārt vēl viena Latvijas ekonomikā aktuāla problēma – darba spēka trūkumu – būtu jārisina pirmkārt pārkvalificējot Latvijas iekšējos darbinieku resursus. Savukārt augsti kvalificētu viestrādnieku ienākšanai Latvijā no normatīvā regulējuma viedokļa jau tagad nesot nekādu problēmu. Patlaban notiekot sadarbību ar iekšlietu ministriju, lai šķēršļus novērstu arī darba atļauju izsniegšanas procesa praktiskajā izpildījumā, sola ekonomikas ministre.